un kāpēc šodien par publisko iepirkumu likumā paredzētajiem likuma piemērošanas izņēmumiem. Pirmkārt, tēma ir aktuāla, jo pēdējā laikā ikdienas darbā mēs saņemam daudz jautājumus un domājot, ko es jums aktuālu varētu informēt, lai būtu arī šī pievienota vērtība, es secināju, ka mēs iepirkumos strādājošie esam aizmirsuši par publisko iepirkumu likumā paredzētajām elastības iespējām. Tādas likumā ir paredzētas un patiesībā pirms sākt realizēt jebkuru projektu vai iepirkumu, ir jāapskatās, ko es pirkšu, cik tas maksā, un iespējams man nemaz publisko iepirkumu likuma regulējums nav jāpiemēro, jo ir iespēja šo iegādi veikt bez striktajām šīm te iepirkuma procedūrām. Tāpat iespējams ir kāds cits risinājums, kuram es neesmu pievērsis uzmanību. Līdz ar to arī šodien apskatīsim un tieši arī caur to prizmu, kā man patīk vienmēr, caur tieši tiem jautājumiem, ko jūs praksē uzdodat, un caur to aspektu, kas jums katram kā pasūtītājam patiesībā varētu būt noderīgs un ar ko jūs jebkurš ikdienas darbā varētu saskarties. Tāpēc ir svarīgi būt informētam. Kā vienmēr, lai vieglāk izsekot šīs lekcijas slaidiem, arī lekcijā lietotie saīsinājumi, tas pats arī CPV nomenklatūras klasifikācija, arī ielikusi esmu linku, kur jūs varat atrast šo te klasifikāciju, jo redzēsiet izņēmumu kontekstā, dažiem iepirkuma priekšmetiem ir svarīgi zināt, vai mans iepirkuma priekšmets atbilst šai te nomenklatūras klasifikācijai, un iespējams, tad es varu pielietot publisko iepirkumu likumā kādu no paredzētajiem izņēmumiem. Un pirms sākam pēc būtības un ejam strukturēti cauri, kas tad ir izņēmumi, kādi ir to veidi un ko mēs šodien apskatīsim. Pirmkārt, uzliekot vispārīgo bildi un ieskatam, jo iespējams kāds no jums ikdienas darbā tik pastiprināti nestrādā ar iepirkumiem, tad ir svarīgi zināt, ka publisko iepirkumu regulējums un publisko iepirkumu likums, mēs runāsim šodien tieši šajā ietvarā, paredz vairākus izņēmumu veidus. Pirmkārt, publisko iepirkumu likuma 3. pants likuma piemērošanas izņēmumi neatkarīgi no paredzamās līguma cenas. Tā es esmu apzīmējusi. Ja jūsu iepirkuma priekšmets atbilst 3. pantā uzskaitītajam kādam no šiem te gadījumiem, tad neatkarīgi no tā, kāda ir šī līguma cena, tā var pārsniegt arī pakalpojumiem 143 000 eiro, jūs piemērot varat izņēmumu, tātad nerīkojot iepirkuma procedūras. Un tad ir publisko iepirkumu likumā regulējums, publisko iepirkumu likuma 5. pantā, likuma piemērošanas izņēmumi, ja paredzamā līguma cena ir mazāka par ministra kabineta noteiktajām līguma cenu vērtībām. Tātad nesasniedz precēm pakalpojumiem 143 000 eiro un būvdarbiem 5 538 000 eiro. Arī atgādināšanai Eiropas komisija reizi 2 gados maina šīs te līguma cenu robežvērtības, un tās ir mainītas un spēkā arī jaunas no šī gada 1. janvāra, tās ir nedaudz paaugstinātas, līdz ar to tam arī ir vērts sekot līdzi un pārliecināties, vai mans iepirkuma priekšmets atbilst šai te līguma cenu robežvērtībai. Un publisko iepirkumu likumā ietverts arī publisko iepirkumu likuma 4. pants. Un šim pantam šodien es arī šīs lekcijas noslēgumā īpaši pievērsīšos, jo mani novērojumi rāda, ka daudzi pasūtītāji nemaz nezina par tādu iespēju kā pasūtītāju sadarbība, kas ir ietverta un regulēta publisko iepirkumu likuma 4. pantā, kurš vienlaikus regulē arī tā saukto in-house regulējumu, jeb pirkumu savā mājā.
To tad lekcijas noslēgumā arī es jums izstāstīšu, salikšu akcentus un punktus uz i. Lūk, apskatījām izņēmumu veidus un rezumējot. Publisko iepirkumu likums, kā redzat, paredz elastības iespējas un vairākus izņēmumu veidus. 3. un 4. pantu būtībā tie ir iepirkumu direktīvu regulējums, kas pārņemts ar publisko iepirkumu likumu. Tātad publisko iepirkumu likuma 3. pants un 4. pants un mūsu, jāsaka tā, nacionālais regulējums līdz šiem te līguma cenu robežvērtībām pantā noteiktajos gadījumos, un šie gadījumi ir paredzēti dažādu tiesību politikas apsvērumu dēļ, tā izskaitā, lai paredzētu dažādas elastības iespējas, kur tas nepieciešams, arī ir uzskaitīti šie te gadījumi. Pirms mēs iesim cauri katram no šajā pantā paredzētajiem izņēmumiem, kura kontekstā ir arī uzdoti biežākie jautājumi, un kas var būt jums ikvienam praksē noderīgi, jo, protams, regulējums satur daudz izņēmumus, un visus nemaz nebūtu iespējams apskatīt, un daudz nemaz neattiektos uz katru no jums kā pasūtītāju. Ko tad ir svarīgi atcerēties? Pirmkārt, svarīgi ir atcerēties, ka likumā uzskaitītais izņēmumu saraksts 3., 5. un 4. pantā ir izsmeļošs. Citu izņēmumu gadījumu piemērošana nav atļauta. Tāpat jebkurš no izņēmumiem un to piemērošanas gadījumi ir iztulkojami šauri. Un, ja tomēr jums kā pasūtītājiem pastāv šaubas, vai izņēmuma piemērošana ir pamatota, ieteiktu tomēr veikt iepirkumu vai iepirkuma procedūru, ja šis te jūsu gadījums vai jūsu vajadzība vai iegāde tomēr neatbilst likumā uzskaitītajam gadījumam. Un tāpat ir jāatcerās, ka neviens cits, tā tas diemžēl labi arī ir, ka neviens cits jau nevar pamatot un saprast, vai tie faktiski apstākļi, ar kuriem jūs esat saskārušies un par kuriem jūs domājat, ka tie varētu atbilst izņēmuma gadījumam, tie ir tikai jūsu kā pasūtītāja pamatošanas un piemērošanas ziņā. Ja? Tikai un vienīgi pasūtītājam ir šie te visi argumenti vai šie te visi apstākļi, ko tas uzskata par atbilstīgiem izņēmumu piemērošanai. Un pēc tāda garāka ievada arī turpināsim ar izņēmumiem. Un sāksim ar publisko iepirkumu likuma 3. pantu. Šeit apzināti esmu citējusi vai sagatavojusi ekrāna šāviņus no normas. Šajā brīdī tos varat necensties arī izlasīt, jo publisko iepirkumu likums ir pieejams publiski gan iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē, gan likuma LV tīmekļa vietnē. Bet, lai iezīmētu un lai parādītu šo te ietvaru, kā redzat, publisko iepirkumu likuma 3. pants satur 9 daļas, 1. daļa vien satur 12 gadījumus. Tātad plašs izņēmumu klāsts, neatkarīgi no paredzamās līguma cenas, kā likumā, kā regulējumā paredzēta elastības iespēja, iepirkumu vai savu vajadzību realizēt, nepiemērojot publisko iepirkumu likumu, bet vienlaikus atceroties, ka jebkuram pasūtītājam, jebkurā gadījumā jārīkojas kā rūpīgam saimniekam. Un kas tad ir tie gadījumi, kas ir uzskaitīti šajā publisko iepirkumu likuma 3. pantā, kurus mēs šodien arī aplūkosim? Jā. Tie ir dažādi gadījumi, ar kuriem var saskarties jebkurš no pasūtītājiem. Ja? 1. daļā uzskaitīti vispārīgi, kā aizņēmumi, ko mēs izrunāsim, un darba līgumi. Savukārt 2. daļa satur jau specifiskāku izņēmumu ietvaru, par to mēs runāsim. Lūk, tad 3. daļa arī attiecināma ir
uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Īpašs izņēmums, 4. daļa, par ko šodien atsevišķi nerunāsim, jo jūs kā pasūtītāji diez vai, ja vien neesat universālā pasta pakalpojumu sniedzējs, Latvijas pasts, ar to es domāju nesaskarsieties ar šo izņēmumu. Īpašs izņēmums universālā pakalpojuma sniedzējiem. Tāpat daudzi citi izņēmumi ir paredzēti publisko iepirkumu likuma 3. pantā. Un, protams, ar regulējumu pirms piemērošanas vienmēr arī aicinam iepazīties patstāvīgi. Bet tad, kā solīts, kas tad ir tie gadījumi, ar kuriem jūs kā pasūtītājs ikdienas darbā būtībā jebkurš varat saskarties un kāpēc ir labi būt informētam, ka patiesībā publisko iepirkumu likums taču paredz izņēmumu, un, ja man nepieciešams ir nomāt telpas, es publisko iepirkumu likuma regulējumu nemaz varu nepiemērot. Lūk, un kāds tad ir izņēmumu ietvers publisko iepirkumu likuma 3. panta 1. daļas 1. punktā, ar kuru saskaras, un es domāju, ikdienas darbā ir saskāries jebkurš pasūtītājs, ir likumā paredzētais izņēmums par nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību iegūšanu uz šādu nekustamo īpašumu ar jebkuriem finanšu līdzekļiem. Un kāpēc es šodien vēlos īpaši runāt par šo izņēmumu un salikt punktus uz i un labu laiku atpakaļ praksē tādu konstatētu neizpratni un tieši jautājumu, vai var piemērot šo te izņēmumu telpu nomai, konferences, semināra vajadzībām. Un šeit tas pats svarīgākais akcents, kuru es vēlos uzlikt, ir akcents caur to, kādā es kā pasūtītājs stratēģiski izvēlos rīkot savu konferenci vai semināru. Jo ir iespējamas divas opcijas, ja tā var teikt, vai dažādi gadījumi, ko es kā pasūtītājs izvēlos. Tātad pasūtītājam ir tiesības izlemt, kādā veidā es realizēšu savu iepirkumu, piemēram, konferencē. Ja? Jo arī iestādes nereti rīko šos informatīvos pasākumus, konferences, seminārus. Un es varu izvēlēties pats sameklēt telpas un noslēgt līgumu par telpu lietošanu. Atsevišķs iepirkums, iepirkuma priekšmets mana vajadzība. Tikai un vienīgi telpas. Es piemērošu tādu publisko iepirkumu likuma 3. panta, šo 1. daļas 1. punktu. Un atsevišķi pirkšu pasākuma norisei pārējo nepieciešamo. Iespējams, kā lektori būs mani darbinieki, ja būs nepieciešams moderators vai kāds cits tehniskais nodrošinājums, tad es lūkošos, kādam iepirkuma priekšmetam vai šim CPV kodam atbilst šī vajadzība, un tālāk jau skatīšos, kā iegādāties šo te pārējo nepieciešamo. Vai arī es kā pasūtītājs izvēlos pirkt kompleksu pakalpojumu, jo esmu izvēlējies pakalpojumu sniedzēju, kurš man nodrošinās gan telpas, gan moderatoru, gan lektoru, visu pārējo. Tad es to pirkšu kā kompleksu pakalpojumu, piemērojot publisko iepirkumu likumu, protams, atkarībā no paredzamās līguma cenas un atkarībā no tā, ko tad es tur būšu paredzējis, jo arī jāatcerās, ka šie te pasākumu organizēšanas pakalpojumi ir publisko iepirkumu likuma 2. pielikumā uzskaitītie pakalpojumi. Jā. Līdz ar to šādas te nianses attiecībā uz šī te 3. panta 1. daļas 1. punktu, ar ko mēs praksē esam saskārušies un ir bijusi šī te neizpratne. Un tā tad rezumējot, ja es kā pasūtītājs pērku vai nomāju telpas, tāds ir paredzēts izņēmums, tāds ir paredzēts arī iepirkuma direktīvā, un tikai šīm te telpām un tikai šai te telpu vajadzībai man ir visas iespējas un tiesības piemērot šo izņēmumu. Līdz ar to ceru, šie akcenti arī ir salikti. Ja ir paredzēta šāda elastības iespēja likumā, tad tā ir iespējama. Nākamais likuma piemērošanas izņēmums secīgi ir publisko iepirkumu likuma
3. panta, 1. daļas, 2. punkts. Un runājot par šo te 2. punktu, kurš paredz 2 gadījumus, tātad raidījuma materiāla iegādi, izstrādi, ražošanu vai kopražošanu, kas paredzēts audio un audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem, ja līguma slēgšanas tiesības piešķir plašsaziņas līdzekļi, vai līgumiem par raidlaiku vai raidījuma nodrošināšanu, kura slēgšanas tiesības piešķir elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Kāds tad ir šī izņēmuma ietvers? Pirmkārt, izņēmums paredz 2 gadījumus. Līgumu uzskaitītajos gadījumos normās šauri, raidījumu materiāla iegāde, izstrāde, ražošana, kopražošana, piešķir pasūtītājs, kurš pats ir plašsaziņas līdzeklis. Ja vien viņam ir pasūtītājs status, un viņam būtu jāpiemēro publisko iepirkumu regulējums attiecībā uz uzskaitītajiem gadījumiem, tātad, piemēram, raidījuma materiāla šī te iegāde ir paredzēts izņēmums. Un šī te izņēmuma daļa noteikti uz lielāko daļu no jums kā pasūtītājiem neattieksies. Bet uz jums kā uz pasūtītāju var attiekties, ja vien kādreiz praksē būs šāda nepieciešamība, līguma piešķiršana plašsaziņas līdzeklim par raidlaiku vai raidījuma nodrošināšanu. Un šeit arī uzmanīgi tālāk ir jālūkojās speciālajā regulējumā elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, tajā noteiktajās definīcijās, un ar minēto likumu arī ir pārņemta viena cita speciālā direktīva par šo jomu. Un ko tad mēs saprotam ar raidījumu un ko ar raidlaiku? Tātad raidlaiks, diennakts laika posms, kurā elektroniskais plašsaziņas līdzeklis izplata programmu noteiktā teritorijā. Līdz ar to būtībā mēs pērkam tikai šo te raidlaiku, ja ir nepieciešams, vai raidījuma nodrošināšanu. Un kas tad tiek saprasts ar raidījumu? Minētā likuma izpratnē raidījums ir kustīgu attēlu kopums ar skaņu vai bez tā, vai audio darbs radioprogrammā, kurš neatkarīgi no garuma, un šeit uzmanību, veido atsevišķu vienību programmā vai katalogā, un kuru izveidojis elektroniskais plašsaziņas līdzeklis. Tātad šaurs izņēmums tieši par raidījuma nodrošināšanu, un raidījums ir atsevišķa vienība programmā. Iknedēļas raidījums vai ik rīta panorāma vai kāds specifisks raidījums, kuram programmā ir atsevišķa vienība. Līdz ar to ar šo izņēmumu uzmanīgi, te noteikti nebūs kādā, es visdrīzāk pieļauju, reklāmas kampaņa, ko jums veidos reklāmas kompānija, neatbildīs šī izņēmuma ietveram. Šeit ir jābūt raidlaikam vai raidījuma nodrošināšanai. Raidījums ir atsevišķa vienība programmā. Praksē noteikti reti iespējams gadījums, bet esiet informēti, ja kādreiz ir nepieciešams šāds pakalpojums, tad ir pamats lūkoties publisko iepirkumu likuma 3. pantā un tālāk jau saprast, vai pēc būtības šī konkrētā vajadzība šajā brīdī, kad tas būs nepieciešams, atbilst šim gadījumam. Turpinot ar publisko iepirkumu likuma 3. pantā paredzētajiem izņēmumiem, lielāko mulsumu varētu raisīt juridiskie pakalpojumi, jo 3. pantā ir uzskaitīti 2 gadījumi, un atceramies arī, ka juridiskie pakalpojumi ir publisko iepirkumu likuma 2. pielikumā minētie pakalpojumi, kurus pasūtītājiem ir tiesības rīkot saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 10. pantu. Un tad saliekot akcentus, publisko iepirkumu likuma 3. pantā ir uzskaitīti īpaši gadījumi, 2 dažādi ar šauru ietvaru. Pirmkārt, 5. punkts – juridiskie pakalpojumi, kurus sniedzējus ieceļ tiesa vai kuru sniedzējiem ārējos normatīvajos
aktos uzdots tiesas uzraudzībā veikt noteiktus uzdevumus. Tātad šauri ieceļ tiesa ļoti specifisks šaurus gadījumus. Un 6. punkts - juridiskie pakalpojumi, kuri saistīti ar valsts varas īstenošanu. Jāsaka tā, ka par šo izņēmumu esam saņēmuši arī jautājumus un ir mulsums, vai es varu to piemērot vai nē, kā pasūtītājs, un parasti atbilde ir bijusi nē. Pasūtītāji drīzāk attieksies šis te otrā pielikumā minētais pakalpojumu ietvers uz ikdienas nepieciešamiem juridiskajiem pakalpojumiem, jo šie te juridiskie pakalpojumi, kuri saistīti ar valsts varas īstenošanu, ir šauri saistīti ar grupas tiesību ierobežošanu. Un būtībā atbilde par to, kas tad ir šī valsts varas īstenošana, kas ir šaurie šie te juridiskie pakalpojumi, ir meklējama arī Eiropas Savienības tiesu. Praksē ir tāds arī spriedums vecs Reiners lietā C2/74, man pat ir piefiksēts, kur arī ir norādīts, ka tik tiešām šauri valsts varas īstenošana saprotama ar grupas tiesību ierobežošanu. Jā. Caur šādu prizmu. Līdz ar to, saliekot akcentus, uzreiz arī varu teikt, uz jums kā uz pasūtītājiem ikdienas darbā attieksies juridiskie pakalpojumi, kas minēti publisko iepirkumu likuma 2. pielikumā. Esiet informēti arī par publisko iepirkumu likuma 3. pantā uzskaitītajiem, un visdrīzāk tie uz jūsu kā pasūtītāja darbību arī neattieksies, bet, ja tomēr kādreiz, tad var lūkoties šo izņēmumu ietvarā. Kad apskatījām šos jautājumus, salikām akcentus, nākamais izņēmums, par kuru arī pasūtītājiem praksē ir jautājumi un neizpratne bijusi, vai es varu vai nevaru piemērot šo izņēmumu, ir izņēmums par aizņēmumiem, kad ir vai nav saistīta ar vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu. Kāds tad ir izņēmuma ietvars? Ja pasūtītājiem ir nepieciešams aizdevums kredītiestādē, pasūtītājs piemēros šo izņēmumu. Jā. Jo mulsums un jautājumi izņēmumu kontekstā ir bijuši saistībā ar to, ka normā ir uzskaitīts finanšu instrumentu emisija, pārdošana, pirkšana vai nodošana. Kas tas ir? Būtībā izņēmuma ietvers ir aizņēmumi, kas ir vai nav saistīti ar tālāk normā uzskaitīto šo te ietveru. Un tā īsā atbilde un vienkāršiem vārdiem runājot, ja jums kā pasūtītājiem nepieciešams kredīts vai aizdevums kredītiestādē, jūs varat piemērot šo izņēmumu. Nākamais izņēmums, par kuru arī jāsaka tā, ir bijuši jautājumi. Un jautājumi par to, vai es ar lektoru, ja tas man nepieciešams kāda pakalpojuma nodrošināšanai vai vasarā aktuāls laiks bērnu treniņu nometnes, nepieciešami treneri, varētu slēgt līgumu, nepiemērojot publisko iepirkumu likumu. Un tad tā atbilde ir tāda, jāskatās, kādu līgumu tad mēs plānojam slēgt, jo būtībā izņēmums ir par fizisko personu pakalpojumiem saskaņā ar darba līgumiem. Ja? Un izņēmums nav attiecināms uz gadījumiem, kad līgumu slēdz konkrētu pakalpojumu vai darbu sniegšanai un tiek noslēgts uzņēmuma līgums saskaņā ar civilu likumu. Ja? Šo 2179. pantu darba līgums nav uzņēmuma līgums. Un tad, kā norādīts un regulēts civilu likumā, ja saistības mērķis ir nevis darbs vispār, bet kāds noteikts darba rezultāts, tad līgums par to nav uzskatāms par darba līgumu, bet par uzņēmuma līgumu. Un šeit nelielai atkāpē arī var izstāstīt par praksē, jau senāk notikušu gadījumu, kur gan vērtējām iesniegumu izskatīšanas komisijā vienu apstrīdēšanas iesniegumu apgrieztā
apgrieztā situācijā, kad būtībā pasūtītājs pirka, bet tas tik tiešām šeit šodien jums klausītājiem atkāpēji pirka juridiskos pakalpojumus un ietvaru tehniskajā specifikācijā bija uzskaitījis kā darba līgumam atbilstošu, ka obligāti jāatrodas pasūtītāja telpās no 9 līdz 5, jābūt vienmēr pieejamam, un tad mēs vērtējām un paudām argumentus, vai šis te iepirkuma priekšmets vispār atbilst šīm uzņēmuma līguma pazīmēm, jo būtībā pasūtītājs vēlas slēgt darba līgumu, ja, un vai tad bija jāsludina iepirkums. Lūk, tāpēc arī šādi interesanti gadījumi praksē, bet šeit tik tiešām izņēmuma ietvars ir šaurs, darba līgumi, un atceramies, ka uzņēmuma līgums nav darba līgums, līdz ar to, ja vēlamies piesaistīt kādus ekspertus, lektorus, trenerus, un kas tik praksē nav iespējams, tad drīzāk šādam te konkrētu pakalpojumu izpildēji līgums būs uzskatāms par uzņēmumu līgumu, un tur jau jāskatās, protams, līguma cena, iepirkuma priekšmeta ietvars, un vai nav jāpiemēro gadījumā publisko iepirkumu likuma regulējums. Arī izņēmums, ar kuru esam saskārušies pēdējā laikā praksē, jo par to ir jautāts, ir izņēmums, kurš paredzēts publisko iepirkumu likuma 3. panta 1. daļas 12. punktā. Pakalpojumiem, kurus sniedz cits pasūtītājs vai pasūtītāja apvienība, kam saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem ir izņēmuma tiesības sniegt attiecīgo pakalpojumu. Kāds ir izņēmuma ietvars? Pirmkārt, jākonstatē cita pasūtītāja īpaša izņēmuma tiesība, kura noteikta ārējos normatīvajos aktos. Tad es kā pasūtītājs ar šo citu pasūtītāju varu noslēgt darījumu, nepiemērojot publisko iepirkumu regulējumu. Un kādi tad ir prakses piemēri? Piemēram, ir jautāts mums, vai es kā pasūtītājs par eksperta pakalpojumiem varu noslēgt līgumu, nepiemērojot publisko iepirkumu likumu šo te regulējumu, atsaucoties uz 3. panta 1. daļas 12. punktu ar Latvijas zinātnes padomu, jo tās funkcijās zinātnes darbības likumā ir šāda funkcija sniegt eksperta pakalpojumus. Ja, un tad vērtējot šo regulējumu, tomēr nesacinājām šādas īpašas izņēmuma tiesības tikai un vienīgi šiem te ekspertiem sniegt šos pakalpojumus, jo ir daudz arī citi, arī ārvalstu zinātnieku datubāzēs reģistrēti eksperti, kas var sniegt pakalpojumu. Līdz ar to nebija konstatējama īpaša izņēmuma tiesība tieši šī 3. panta 1. daļas 12. punkta izpratnē. Tāpat ir praksē gadījums, ko var minēt tādam lielākam ieskatam jums. Piemēram, LVRTC, jeb Latvijas Valsts radio televīzijas centram, ir īpaši piešķirtas ekskluzīvas tiesības par datu pārraides kanālu un datu centra nodrošināšanu, izmantojot valsts elektronisko pakalpojumu centra pakalpojumus. Ja, tad šos līgumus slēdz šī te izņēmuma ietvaros. Pārējos gadījumos ļoti uzmanīgi, jo tie ir ļoti reti gadījumi praksē, bet ir iespēja, ja tik tiešām kādam citam pasūtītājam ir īpaša izņēmuma tiesība ārējā normatīva aktā noteikta, tad mēs ar pasūtītāju varam noslēgt līgumu, jo te arī jāatceras, par ko ir mulsums, arī pasūtītājs pēc definīcijas var būt piegādātājs, ja, un sniegt pakalpojumus. Lūk, bet ir svarīgi būt informētiem. Pirmās daļas 3. pantā izņēmumus, tos, par kuriem praksē tik tiešām ir jautāts un ar kuriem arī jūs kā pasūtītāji varat saskarties, mēs izskatījām publisko iepirkumu likuma 3. panta 2. daļa. Un, lai
saprastu izņēmumu ietvaru, jo lietotais vārdiskais formulējums tik tiešām pirmajā mirklī var nebūt gluži saprotams, jo norma uzrakstīta otrādi, būtībā arī direktīvas regulējums, un faktiski viņš tur tieši šādā veidā arī ir noregulēts. Šo likumu piemēro tikai publiskiem pakalpojumu līgumiem par pētniecības un izstrādes pakalpojumiem, ar šiem te CPV kodiem, kas arī atbilst pētniecības izstrādes pakalpojumu ietvaram, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi. Labumu no sniegtā pakalpojuma rezultātiem gūs tikai pasūtītājs, kas šos rezultātus izmantos vienīgi savām vajadzībām. Pasūtītājs pilnībā samaksās par sniegto pakalpojumu. Un kāds tad ir izņēmuma ietvars, ko saprast ar šo regulējumu? Pirmkārt, izņēmuma mērķis ir pētniecības un inovāciju attīstība. Ja, un izņēmums tiek saistīts arī ar tā saukto pirms komercializācijas posmu, pirms inovācijas partnerības procedūras, jeb kopumā vispār inovāciju pētniecības attīstību. Publisko iepirkumu regulējumā ir paredzēta šāda elastības iespēja. Un tad ir jāsaprot arī, vai mans iepirkuma priekšmets ir pētniecība un izstrāde, un definīcija ir ietverta publisko iepirkumu likuma 1. panta 20. punktā, un būtībā ir arī specifiskais regulējums Eiropas komisijas regula par šo te jomu, kur arī detalizētāk skaidrotas definīcijas, kas tad ir fundamentālais pētījums, rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrāde, ko saprast ar pētniecību un izstrādi. Un detalizētāk šie visi akcenti jau ir salikti publisko iepirkumu likuma izņēmumu skaidrojumā tieši par 3. pantu 2. daļu, kurš ir publicēts būtībā jau sen iepirkuma uzraudzības biroja iepirkuma ceļvedī izveidotajā skaidrojuma sadaļā, kam detalizētāka interese varat iepazīties, bet šodien izņēmuma ietvara pamatā ir jābūt informētiem, ka galvenais mērķis ir šī pētniecības un inovāciju attīstība. Pētniecība un izstrāde ir tas pamatnosacījums, un izņēmumu piemēro, ja pētījuma CPV kods atbilst kādam no normā minētajiem kodiem un konstatējams tikai viens vai arī neviens no 3. panta 2. daļas apakšpunktos minētajiem nosacījumiem. Tātad norma būtībā lasām apgrieztā secībā, un tā kā visa norma 3. pants ir formulēts, ka likumu nepiemēro, tad var rasties mulsums vai neizpratne, kāpēc 3. panta 2. daļa runā, ka likumu piemēro tikai šiem pētniecības izstrādes pakalpojumiem, ja pastāv vienlaikus šādi nosacījumi. Ja, tad lasam apgriezti, jāatbilst pētniecības izstrādes pakalpojumam, un ja konstatējams tikai viens vai arī neviens no šiem nosacījumiem, tad varam piemērot izņēmumu, nepiemērot likumu. Tā diezgan sarežģīti, bet katrā ziņā esiet informēti par šo izņēmumu, kā arī to, kad ir pieejams atsevišķs skaidrojums, kur jau detalizētāk ir skaidrots, kādi tad ir vērtējami aspekti attiecībā uz to, vai labumu no sniegtā pakalpojuma rezultātiem gūs tikai pasūtītājs, tāpat, ko nozīmē, vai pasūtītājs pilnībā samaksā par šo te sniegto pakalpojumu, un tur ir būtībā būtiski, ka tik tiešām samaksu veids pasūtītājs no saviem līdzekļiem, bet neatkarīgi no šī avota, vai tie ir vai nav fondu līdzekļi, nosacījums ir par to, ka pasūtītājs samaksā. Lūk, kad aplūkojām šo, jāatzīst sarežģīto likuma piemērošanas izņēmumu, publisko iepirkumu likuma 3. panta 6. daļa, par kuru arī ir bijuši jautājumi, un tad, kad izstāstu, kas ir domāts ar šo 6. daļu, un par kādiem gadījumiem piemēru veidā mēs runājam, tad arī top skaidrs, kāds ir izņēmuma ietvars. Tātad šo likumu nepiemēro, ja iepirkuma līgumu slēdz atbilstoši citiem procedūru noteikumiem un to slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar starptautisku nolīgumu,
starptautiskas organizācijas īpašu procedūru, starptautiskas organizācijas vai finanšu iestādes starptautiskās īpašu procedūru, ja attiecīgos iepirkumus pilnībā finansē šī organizācija, ja tā finansē vismaz 50% apmērā, tad puses vienojas par to, kādas iepirkuma procedūras ir piemērojamas, vai tas būs publisko iepirkumu likuma regulējums vai šī te cita starptautiskas organizācijas īpaši noteikta procedūra. Bet īsiem vārdiem runājot, kas tad ir izņēmuma ietvars? Un prakses piemērs. Piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka piešķir jums līdzekļus un nosaka, ka pasūtītāji šos līdzekļus var tērēt, piemērojot manus noteikumus, manu īpašo iepirkumu veikšanas kārtību. Jo ir starptautiskas organizācijas, jo īpaši arī, cik praksē zinu, šīs te starptautiskās valūtas iestādes iespējams, kurām ir noteikta sava iepirkumu veikšanas kārtība. Un nav tā, ka iegādēji mēs neko nepiemērosim. Jā, mēs nepiemērosim šo likumu, publisko iepirkumu regulējumu, publisko iepirkumu likumu, bet mēs piemērosim šīs starptautiskās organizācijas īpašo procedūru. Un minētais izņēmums arī ir publisko iepirkumu direktīvas izņēmums direktīvas 9. pantā, klasiskajā publiskā sektora direktīvā norādīts. Un tur šis ietvers arī ir nedaudz varbūt savādākiem vārdiem ierakstīts, un līdz ar to arī, manuprāt, manā ieskatā skaidrāks. Direktīvu nepiemēro, ja iepirkums jāorganizē saskaņā ar procedūrām, kas atšķiras no šajā direktīvā noteiktajām. Jā. Tikpat labi var būt starptautiskas organizācijas. Es tagad minu, piemēram, NATO, kas saka, ka ir iepirkums jāorganizē attiecībā uz kādu specifisku iepirkumu priekšmetu, ievērojot tās starptautiskās organizācijas noteikumus. Ja? Un praksē tik tiešām ir gadījumi, kad pasūtītāji ir rīkojušies atbilstoši šīs te citas starptautiskas organizācijas vai finanšu iestādes īpašajiem noteikumiem. Un tie jāatzīst, cik arī ir no pasūtītājiem atsauksmes dzirdēts, nebūtu nav vienkārši, būtībā ļoti līdzīgi pat publisko iepirkumu regulējumam arī nosacījumi, kas nu ir jāievēro. Ja. Līdz ar to ceru, ka saliku šo te akcentu, un arī, ja kādreiz praksē nākas saskarties ar šo izņēmumu, kas tā tik tiešām var būt, jebkura no mums darbā, tad esam informēti par šo izņēmumu, un nākamajā reizē, kad lasām publisko iepirkumu likuma 3. panta 6. daļu, jau sapratīsim šo ietvaru un kas ir domāts ar šo izņēmumu. Un noslēdzot par publisko iepirkumu likumu 3. pantā uzskaitītiem izņēmumiem, svarīgi jūs informēt par 3. panta 8. un 9. daļu. Tātad īpaši izņēmumi, un pēdējā laikā ņemot vērā arī norises, dažādas ģeopolitiskās, ir bijuši aktuāli izņēmumi, un 8. daļa šo likumu nepiemēro, ja piemērošana varētu radīt kaitējumu būtisku valsts drošības interešu aizsardzībai, un tas svarīgs akcents par būtisku valsts drošības interešu aizsardzību katrā konkrētajā gadījumā lemj ministru kabinets. Jā. Tātad tur ir ministra kabineta lēmums. Un kas šeit ir svarīgs akcents, ja vēlamies pamatot vai lūgt šo te atļauju? Izņēmuma piemērošanas pamats nav nesteidzamība, ne arī aizsargājama informācija pati par sevi, jo publisko iepirkumu regulējums paredz instrumentus informācijas aizsardzībai. Jā, vai arī, ja informācijas aizsardzību var nodrošināt, piemēram, ar aizsardzības drošības jomas iepirkumu regulējušiem normatīviem aktiem, tad mēs piemērosim tos. Bet tik tiešām tad ir jāpamato šī būtiskā valsts drošības interešu aizsardzība, un arguments par steidzamību vai informācijas aizsardzību pats par sevi kā tāds nav šī izņēmuma ietvarā, bet katru konkrēto gadījumu tad izlemj ministru kabinets. Un 9. daļa
likumu nepiemēro, ja ministra kabinets saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem informāciju par līgumu vai izpildi atzinis par valsts noslēpumu. Un šeit jāsaka tā, ka praksē arī ir bijuši gadījumi un saskārušies esam ar jautājumu par informāciju dienesta vajadzībām. Un likums par valsts noslēpumu ir grozīts pagājušā gadā, un 1. maijā stājies spēkā grozījums minētā likuma 3. panta 6. daļā, kas tad paredz, ka iestādes vadītājam tiesības noteikt informācijai valsts noslēpuma statusu, tātad statusu dienesta vajadzībām noteikti informācijai. Bet kas tad ir būtiski? Dienesta vajadzībām neietilpst ministra kabineta noteikumu sarakstā, jo ministru kabinets ir izdevusi ministra kabineta noteikumus, valsts noslēpuma objektu saraksts, un saskaņā ar šo te speciālo likumu un likumu par valsts noslēpumu 4. pantu 1. daļu informācijas un citas konfidenciālas informācijas, tātad atzīstamo objektu sarakstu nosaka ministru kabinets. Jā. Un ministra kabinets, ja nav lēmis un ja šajā sarakstā neatrodas šī informācija, tad iepirkumam nebūs noteikti piemērojams šis izņēmums, līdz ar to ar šo arī uzmanīgi un noteikti dienesta vajadzībām neietilps ministra kabineta noteikumu sarakstā un publisko iepirkumu likuma 3. panta 9. daļas izņēmums nebūs šādā gadījumā piemērojams. Nu, lūk, kad apskatījām praksē biežākos un iespējamos gadījumus publisko iepirkumu likuma 3. panta sakarā, pievērsīsimies publisko iepirkumu likuma 5. pantam. Jau minēju, nacionālais mūsu regulējums līdz ministra kabineta tātad noteiktajiem līgumcenu sliekšņiem, kā mēs viņus saucam, vai Eiropas Savienības līgumcenu vai direktīvu sliekšņiem. Nu, lūk, un precēm piegādēm tie ir 143 000 eiro, būvdarbiem 5 538 000 eiro, un pantā gan ir uzskaitīti daudz dažādi izņēmumi. Nu, lūk, un tomēr šeit tad jāatceras, ka tomēr, lai gan lielākoties šeit ir pakalpojumi minēti, tomēr iespējami arī ir būvdarbi, vienā tur laikam gadījumā. Nu, katrs konkrētais pasūtītais, jo šī te norma un šeit uzskaitītais izņēmums saraksts ir tāds tiesību politikas izšķiršanās jautājumi. Katrs jau konkrētais pasūtītājs zinās, vai gadījumā attiecībā uz viņu šeit ir kāds izņēmums, kas attiecas vai kas nē, bet par tiem izņēmumiem, kas biežāk praksē tiek piemēroti un par kuriem iespējams arī mēs kā pasūtītāji ikdienas darbā esam aizmirsuši, ka publisko iepirkumu likums paredz šādas elastības iespējas, es arī šodien atgādināšu. Nu, lūk, un viens no aizmirstajiem izņēmumiem, kā mēs secinājām praksē, ir 5. panta. Šis pirmais punkts - pasūtītājs nepiemēro šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras, vai iepirkumu, ja līguma cena vien sasniedz likuma piemērošanas slieksni, par piegādēm vai pakalpojumiem, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz, veicot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās. Un kas tad ir izņēmuma ietvars? Klasiski šis izņēmums varētu būt attiecināts uz elektroenerģijas, gāzes, ja vien ir tāds sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, statusam atbilstošs sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz šo te piegādi, tad mēs varam piemērot šo te izņēmumu, nesasniedzot šo līguma cenu slieksni, kas tātad piegādēm ir 143 000 eiro. Nu, lūk, un tad atbildot uz jautājumu, tik tiešām vai elektrību es kā pasūtītājs varu pirkt 5. panta 1. punkta izņēmumu ietvaros, atbilde ir jā. Ja līgumu es slēgšu ar subjektu, kurš ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs,
konkrētā likuma 1. panta 27. punkta izpratnē, un vienlaikus šī paredzamā līguma cena nesasniegs ministra kabineta noteiktās līguma cenu robežvērtības. Lūk, praksē tādi gadījumi ir, kas tad ir tās jomas: gāze, elektrība, ūdens apgāde, universālā pasta pakalpojumi un transporta pakalpojumi joma. Bet šeit ir uzmanīgi, un ejot pa soļiem uz priekšu, centīšos salikt jums šos te akcentus. Protams, joma ir sarežģīta, jālasa arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likuma definīcija un jāsaprot, vai subjekts, no kura es vēlos pirkt elektroenerģiju, ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs. Jā, tātad pasūtītājs vai tā uzņēmums, kas veic darbības šajās noteiktajās jomās, kuri mums ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja Latvenergo, laikam es varu minēt. Jā. Lūk, un tad ir arī gadījums, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja statusam var atbilst tātad privāts uzņēmums, kuram ir īpašas izņēmuma tiesības. Pagaidām šobrīd uz doto brīdi es nevienu tādu nevaru nosaukt, man nav zināms specifiski, jā. Un tad, kas ir arī uzmanīgi, jo ir bijuši arī jautājumi, vai sabiedriskā transporta pakalpojumu es varu slēgt, nepiemērojot publisko iepirkumu likumu šī izņēmuma ietvaros, jo tas taču ir sabiedriskais pakalpojums. Pirmkārt, jāatceras, kad subjektam jāatbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja statusam. Un šajā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā un šajā definīcijā, kas tad ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, ir īpaši uzsvērts. Tātad sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja statusam neatbilst privāto tiesību subjekts, kuram tiesības slēgt līgumu par sabiedriskajiem pakalpojumiem ir piešķirtas iepirkuma rezultātā. Jā. Kā mēs zinām, ir šie lielie pārvadājumi iepirkumi, un tie subjekti, kas iegūst tiesības veikt pārvadājumus konkursa rezultātā, neatbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja statusam. Tas arī ir norādīts sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja likuma, iepirkuma likuma 1. panta 27. punktā. Līdz ar to šī uzņēmuma kontekstā arī uzmanīgi. Un tad ir bijuši arī jautājumi un neizpratne, bet ir taču izveidota dinamiskā iepirkuma sistēma elektrības iegādēji. Jā, ir izveidota, un tad ir jāskatās jūsu kā pasūtītāja pieeja, vai jūs pirksiet tās ietvaros centralizēti, vai iespējams piemērosiet izņēmumu. Šis izņēmums ir elastības iespēja jūsu kā pasūtītāja izšķiršanās, kādā veidā vai kā tad jūs pirksiet, piemēram, elektroenerģiju vai gāzi, jo tik tiešām ir izveidota arī dinamiskā iepirkuma sistēma centralizēti, no kuras pasūtītāji caur elektronisko iepirkuma sistēmu var veikt elektroenerģijas iegādes. Jā. Par to tad atsevišķi ir jāpainteresējas šodien akcentam un atgādināšanai, ka ir šāds izņēmums. Otrakārt, pasūtītājam tad pašam jāsaprot, kā es pirkšu, un tikai tas, kad ir šis izņēmums, jau neaizliedz gan rīkot iepirkumu. Pirmkārt, izņēmuma līguma summa droši vien, ja ir liela iestāde un šī elektroenerģija ir nepieciešama, iespējams pat pārsniedz šo te summu, tāpēc ir izveidota arī atsevišķa dinamiskā iepirkuma sistēma. Ja? Tad ir vērts par šo tēmu painteresēties. Kad salikām šos akcentus un atgādinājām to, ka 5. panta 1. punkta ietvaros mēs diez vai varēsim pirkt autopārvadājumus, jo šie te subjekti, kuriem piešķirts līgums iepirkuma rezultātā par sabiedrisko pasažieru transporta pakalpojumiem. Ja, tā tad neatbilst sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja statusam. Pievērsīsimies šī brīža aktuālam izņēmumam, kurš iespējams arī var attiekties uz jums kā pasūtītājiem, jo mācību gads tuvojas straujiem soļiem, un 5. pantā, kā elastības iespēja, ir paredzēts arī izņēmums par iespiedu darbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu iepirkumu, bibliotēku krājumu papildināšanai vai izglītības pētniecības procesa organizēšanai izglītības iestādēs, kā arī valsts vai augstskolu izveidotajās zinātniskajās institūcijās. Un tātad kāds ir izņēmuma ietvers? Un šeit
arī jāskatās gan uzskaitītais iepirkuma priekšmets, ko mēs varam iegādāties, un nosacījums bibliotēku krājumu papildināšanai vai izglītības iestādēs. Ja? Nu, bibliotēkas iespējams pašvaldībās, kurām jāpapildina krājumi, tāpat izglītības iestādes, ja atbilst šim statusam, var piemērot šo izņēmumu. 5. panta 13. punkts. Arī diskusijas raisīs izņēmums un centīšos salikt akcentus attiecībā uz to, kāds ir izņēmuma ietvars ceļojuma aģentūru pakalpojumiem, uz kuriem attiecas noteiktais CPV kods. Ja? Un šis CPV kods ir ceļojuma aģentūra un citi līdzīgi pakalpojumi. Pirmais akcents, lai mēs labāk saprastu izņēmumu ietvaru, jo par šo izņēmumu esmu informējusi arī iepriekšējos iepirkuma uzraudzības biroja semināros, par ko arī saņēmām jautājumus. Līdz ar to tā kā tēma iederīga, jo runājam par izņēmumiem, un lai saliktu vēlreiz akcentus, kliedētu varbūt kādas bažas un izstāstītu ietvaru, tad šodien vēlreiz. Pirmkārt, jāatceras, ka publisko iepirkumu likuma 5. pants, kā uzsveru jau vairāk kārtīgi šīs lekcijas ietvaros, ir likumā paredzētas elastības iespējas. Likumdevējs ir izšķīries līdz noteiktām līguma cenu robežvērtībām nacionāli tiesību politikas apsvērumu dēļ paredzēt uzskaitītos izņēmumus. Tas ir pirmais akcents. Otrais akcents, un kāpēc tad ir radušies jautājumi šī izņēmuma ietvaros, ir jautājumi tieši par komandējumu organizēšanu, jo mēs kā pasūtītāji komandējumus pērkam arī kompleksi. Protams, izvēlamies pašu stratēģiju, var dažādi pirkt, ja atsevišķi iegādāties gan avio biļetes, gan paši meklēt viesnīcu un rīkoties, kā pasūtītājs uzskata par atbilstošu tā brīža vajadzībai. Un kāpēc praksē ir radušies jautājumi? Kontekstā ar ceļojuma aģentūru jēdzienu. Un šeit man jāsaka uzreiz tā, ka ceļojumu aģentūru jēdziens vai tvērums publisko iepirkumu likumā nav definēts. Un normu piemērošanas kontekstā tomēr aicinām skatīties arī saprātīgi, man jāsaka tā, caur to prizmu, ka šis ir nacionāls izņēmums, publisko iepirkumu likumā paredzēta elastības iespēja, un būtībā izņēmuma ietvars ir pakalpojuma sniedzējs, kas sniedz kompleksu pakalpojumu. Tas var būt aģents, ceļojuma aģentūra, jo, kā minēju, ceļojuma aģentūra kā termins, jeb tās tvērums, nav regulēts publisko iepirkumu regulējumā vismaz. Lūk, tā tad izņēmuma ietvars, tas nākamais akcents, ir pakalpojuma sniedzējs, kas sniedz kompleksu pakalpojumu. Tirgū subjekts, piegādātājs, kas sniedz jums kompleksu pakalpojumu, ar komandēm nodrošināšanu saistīti pakalpojumi, viesnīcu rezervēšana, avio biļešu iegāde, transports, citi pakalpojumi, transfers, ja, ko visu vien mēs varam iedomāties šī pakalpojuma komplektā, jeb kompleksā. Un ja ar komandēm saistīts ceļojuma pakalpojums nav plānots iegādāties kā kompleksu pakalpojumu, ja, tad pasūtītājs piemēros tādu CPV kodu, kāds vislabāk atbilst konkrētā iepirkuma priekšmeta saturam. Un secīgi arī saliekot akcentus, jo publisko iepirkumu likums, par ko arī ir jautājumi, un mēs mulstam, kāds CPV kods man jāpiemēro, ko man tagad darīt komandēm pakalpojumiem, vai es varu piemērot šo izņēmumu 5. panta šo te 13. punktu vai nē. Un tā atbilde tad ir gluži vienkārši, gaužām arī vienkārša, jā, ir paredzēti dažādi CPV kodi, ir atsevišķi CPV kods komandējuma pakalpojumi, kas nav izņēmumu ietvaros regulēts, tāpat nav arī otrais pielikums.
ja nemaldos, ja, tātad jāpiemēro publisko iepirkumu likums, ja vien sasniedz robežvērtības, un ir CPV kods ceļojuma aģentūra un citi līdzīgi pakalpojumi, kas ir šis izņēmums. Un tad tā atbilde caur iepriekš uzliktajiem akcentiem publisko iepirkumu likumā paredzēta īpaša un likumdevējs tā ir izšķīries elastības iespēja pirkt komandējuma pakalpojumu kā kompleksu pakalpojumu no subjekta, kas sniedz kompleksu, jā, tātad kompleksu pakalpojumu, ceļojumu, aģentūru vai subjekta, kas tirgū piedāvā šādu kompleksu pakalpojumu, ja paredzamā līguma nesasniedz 143 000 eiro. Savukārt CPV kodu komandējuma pakalpojumi pasūtītājs piemēros gadījumos, kad tas rīko iepirkuma procedūru, kura līguma cena pārsniedz 143 000 eiro. Un šeit man ir jāsaka, ka jūs jebkurā gadījumā varat izvēlēties piemērot arī publisko iepirkumu likumā paredzētās iepirkuma procedūras. Jā, tā ir brīva izvēle un nepiemērot nemaz šo izņēmumu. Nu, lūk, un tad, protams, tālāk ir jāskatās, ko mēs pērkam, kā mēs pērkam, jo ir arī atsevišķi viesnīcu pakalpojumi, jā, nu, piemēram, publisko iepirkumu likuma 2. pielikumā minēts pakalpojums, tad piemērosim publisko iepirkumu likuma 10. panta regulējumu. Līdz ar to ir jāsaprot, ko es pērku, kāda ir šī te paredzamā līguma cena un kāda būs mana kā pasūtītāja stratēģija, jeb izvēle realizēt konkrēto vajadzību. Un īsiem vārdiem runājot, jeb rezumējot, tātad izņēmumu publisko iepirkumu likuma 5. panta 13. punktā paredzēto ceļojuma aģentūru un līdzīgi pakalpojumi, mēs kā pasūtītāji esam tiesīgi piemērot, pērkot kompleksu pakalpojumu par ceļojuma jeb komandējuma organizēšanu no subjekta, kurš tirgū piedāvā šādu pakalpojumu, savukārt CPV kodu savam iepirkumam, komandējuma pakalpojumi mēs attiecināsim gadījumos, kad rīkosim iepirkuma procedūras par to pašu vajadzību. Jā. Līdz ar to šeit arī domāju, šie akcenti ir salikti. Šāds ir skaidrojums, kas izriet no paša publisko iepirkumu regulējuma un 5. pantā paredzētās šīs te iespējas. Līdz ar to, kādā veidā jūs kā pasūtītājs uzskatīsiet sev par atbilstošāko risinājumu, jau būs jūsu izšķiršanās ziņā. Jā. Līdz ar to šie akcenti arī ceru būs salikti. Nu, lūk, un virzoties cauri publisko iepirkumu likuma 5. pantam, publisko iepirkumu likuma 5. panta 16. punkts, arī praksē ir bijuši jautājumi, un jebkurai iestādē būtībā var būt noderīgs izņēmums, ir autoru kompanistu tēlnieku, izklaides mākslinieku un citu individuālo mākslinieku sniegtie pakalpojumi, uz kuriem attiec specifiski CPV kodi, un mākslinieckās literārās jaunrades un interpretācijas pakalpojumi. Jā. Un tad praksē ir bijis jautājums, vai izņēmums attiec tikai uz autora atlīdzības līgumiem, kuri tiek slēgti ar individuāliem māksliniekiem, vai šis līgums slēdzējs var būt arī, nu, piemēram, sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai biedrība. Un atbilde ir bijusi tāda, ka pats svarīgākais, lai mēs piemērotu šo izņēmumu, mums būtu tiesības vai iespējas tādu piemērot ir izņēmumu tvērums, jā. Individuāli mākslinieciskie pakalpojumi. Tas ir pats svarīgākais, bet netiek regulēts nosacījums par līguma formu. Vai tas ir autora atlīdzības vai pakalpojuma līgums. Svarīga ir būtība, vai mans iepirkuma priekšmets atbilst šim te individuālā mākslinieka sniegtajam pakalpojumam. Nākamais izņēmums, kurš jāapskata un kurš arī var būt praksē piemērojams, domāju, īpaši arī pašvaldībās, bet ne tikai būdra piegādes vai pakalpojumi, daudz dzīvokļu, dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros
kuru administrē akciju sabiedrība Attīstības finanšu institūcija Altum. Un vēlos vērst arī uzmanību, ka iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā, jeb tīmekļa vietnē, iepirkumu ceļvedī ir publicēts skaidrojums par līguma slēgšanu, ja nama apsaimniekotājiem ir pasūtītājs status. Un tur vērst arī uzmanība šādai iespējai, drīzāk jau šo izņēmumu arī piemēros nama apsaimniekotāji, kam ir pasūtītāja status, un iespēja šīs te Altuma programmas ietvaros, ja vien īsteno realizē vajadzību dzīvojamā ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, ja šo te pakalpojumu, būvdarbu vai piegādi veikt 5. panta 19. punkta ietvaros, nepiemērojot iepirkumu regulējumu, publisko iepirkumu, ja vien šī te līguma cena nesasniedz ministra kabineta noteiktās līguma cenas robežvērtības, ja un piegādēm pakalpojumiem tā būs zemāka, un būvdarbiem, kā jau minēju, tā būs krietni augstāka. Izņēmums, kas minēts publisko iepirkumu likuma 5. panta 21. punktā un ar kuros vēlos arī noslēgt par 5. panta regulējumu šodien apskatu, ir publisko iepirkumu likumā nesen ietverts izņēmums būves ekspertīzes pakalpojumi, kas pasūtīti, lai novērtētu publiskā būvdarbu līguma izpildē veikto būvdarbu atbilstību normatīvo aktu un pasūtītāju prasībām. Šis izņēmums un šī izņēmuma mērķis pirmkārt ir bijis un ir nodrošināt efektīvu publisko būvdarbu līgumu vadību un līguma saistību izpildi. Un būves ekspertīze, protams, ir ātrs, efektīvs veids, kā nodrošināt ārpus tiesas strīdu izskatīšanu, un mērķis ietverot šo izņēmumu publisko iepirkumu likuma 5. pantā, tātad līdz šiem te ministra kabineta noteiktajām līguma cenu robežvērtībām, ir bijis tieši ātri un efektīvi risināt strīdus publisko būvdarbu līguma gadījumā. Un, protams, ja ekspertīzei būtu jāpiemēro arī publisko iepirkumu regulējums, jāliko procedūra, process nenoliedzami var ievilkties, bet tāds mērķis nav. Un šis te grozījums publisko iepirkumu likuma 5. panta 21. punktā vai šis, jau 21. punkts, ir saistīts ar ministra kabineta noteikumiem 419, noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un tā saturu. Un 11. punkts arī nosaka, ka pasūtītājam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti, ja pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās. Ja. Līdz ar to esiet informēti tie, kas realizē būvdarbu līgumus, gan atgādināšanai par šiem ministru kabineta noteikumiem, gan cerams arī nebūs strīdi un visi būvdarbu līgumi noritēs veiksmīgi, nebūs jāpiemēro šāds izņēmums, bet ja tomēr praksē nākas saskarties, tad ir šāda likumā paredzēta elastības iespēja. Kad izskatījām 3. panta izņēmumu ietvaru, 5. panta izņēmumu ietvaru, kur arī izņēmumu loks ir plašs, bet jāsaka tā, ka šeit būtiski tomēr ir šī te paredzamā līguma cena, kura nevar pārsniegt savai vajadzībai ministra kabineta noteiktās līguma cenu robežvērtības. Noslēgsim, virzīsimies uz noslēgumu un apskatīsim 4. panta regulējumu. Kas tad ir 4. pants un ko tas ietver? 4. pants būtībā paredz 2 gadījumus. Tā saukto in-house, kā mēs praksē viņam saucam gadījumu, publisko iepirkumu likuma 4. panta 1., 2., 3. un 4. daļā regulētu, jeb pirkumu savā mājā, kad pasūtītājs no savas kapitāla sabiedrības, kurā atbilst, protams, noteiktajām pazīmēm, var veikt iegādi, nepiemērojot publisko iepirkumu likuma regulējumu. Un atsevišķa publisko iepirkumu likuma 4. panta 5. daļa ir pasūtītāja sadarbība. Un kā jau minēju ievadā,
Praksē esmu saskārusies ar situācijām, kad pasūtītāji ir aizmirsuši vai nemaz nav informēti, ka publisko iepirkumu likums, regulējums, kas pārņemts ir no iepirkuma direktīvas, šis 4. pants paredz šādu iespēju. Un jāsaka tā, ka publisko iepirkumu likuma 4. pants, jo īpaši in-house izņēmumu piemērošana ir attīstījusies laika gaitā, balstoties uz Eiropas Savienības tiesu praksi, kas, manuprāt, ir ļoti plaša šajā jautājumā, arī Eiropas Savienības tiesas spriedumi, uz kuriem es atsaucos šajos slaidos turpinājumā. Ja jums praksē nākas saskarties ar šiem jautājumiem un vērtēt, ir publiski pieejami arī iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē iepirkumu ceļvedī, ir pieejami Eiropas Savienības tiesu spriedumi, vismaz mēs publicējam katru mēnesi Excel tabulu ar norādītiem linkiem uz Eiropas Savienības tiesas mājaslapu, kur jūs ļoti veiksmīgi varat atrast šos spriedumus un ir vērts izlasīt, iepazīties un iespējams arī vienkāršāk saprast izņēmumu ietvaru. Un ko tad norāda Eiropas Savienības tiesa šajā te lietā, kuras numuru esmu te arī citējusi, ko tā ir uzsvērusi par minēto regulējumu, tieši par in-house un par pasūtītāju sadarbību. Tie attiecas uz atšķirīgiem gadījumiem, kuros var būt izņēmums no publiskā iepirkuma noteikumiem. Un šiem gadījumiem ir pakārtoti atšķirīgi nosacījumi. Tātad publisko iepirkumu likuma 4. pants regulē tā saukto pirkumu savā mājā, ja es tā varu teikt, un ja tā vienkāršiem vārdiem labāk saprast, jeb in-house publisko iepirkumu likuma 4. panta 1., 2., 3. un 4. daļa, un atsevišķi būtībā izņēmums pasūtītāju sadarbība. Un tūlīt arī apskatīsim, vismaz vispārīgi, ko tas nozīmē, lai jūs būtu informēti un kādreiz, ja iespējams, nākas saskarties ar šādu situāciju, vispirms pavērtēt, vai tomēr es savu vajadzību nevaru realizēt, pielietojot šo te likumā paredzēto iespēju, piemēram, slēdzot in-house līgumu vai veicot sadarbību ar citu pasūtītāju. Ko tad nozīmē tas in-house? Būtībā in-house regulējums ir par situāciju, kad ir tiesības nepiemērot publisko iepirkumu likuma regulējumu tādas personas, veiktiem būvdarbiem, pakalpojumiem vai piegādēm, kas atbilst visām šādām pazīmēm. Atrodas pasūtītāju kontrolē, un kas izpaužas kā darbības stratēģisko mērķu un lēmumu. Tātad šī te ietekmēšana vairāk nekā 80% no darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošā pasūtītāja vai citu minētā pasūtītāja kontrolēto personu interesēs, un nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības veidu, kas atbilstoši komerctiesības regulējušiem normatīvajiem aktiem par līgumu par Eiropas Savienības darbību, neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus, un kurām nav izšķirošas ietekmes uz to. Tātad in-house izņēmuma pamatā ir pasūtītāja tiesības, vienkāršotiem vārdiem runājot, pirkt no tādas personas, kura atbilst visām šādām pazīmēm. Prakses piemērs un praksē šādus izņēmumus pielieto, cik zināms, atkrituma apsaimniekošanas jomā tādi var būt, tāpat tādi var būt pašvaldībām, jo pašvaldībām ir savas kapitāla sabiedrības, Tāds ir šis regulējums. Bet kas ir būtiski? Norma, 4. pants, 2. daļa, 3. daļa, 1., 2., 3., 4. daļa runā arī par tā saukto vertikālo, jeb horizontālo in-house. Un būtiski ir ņemt vērā, ka gadījumā, ja piemēram, pašvaldībā ir 2 kapitāla sabiedrības, arī tās savā starpā var veikt iegādes, bet tad arī ir jāskatās, vai ir atbilstība pazīmēm. Jo persona
kas atbilst visām šīm 3 uzskaitītajām pazīmēm, ja vien tā vienlaikus ir pasūtītājs, var piešķirt līgumu personai, kuru kontrolē 1. un 3. punkta izpratnē pasūtītājs. Tad ir jāskatās arī šādas iegādes ir iespējamas. Tāpat arī otrādi mēs varam rīkoties šī te kontrolētā persona visām 3 pazīmēm atbilstošā, kas vienlaikus ir pasūtītājs, var piešķirt līgumu arī savam pasūtītājam. Un tad regulējumā ir arī tāds gadījums, un praksē tik tiešām ir iespējamas šādas situācijas, un zinām, kad atkritumu apsaimniekošanas jomā tāda ir, kad šī te persona, kas atbilst visām šīm 3 pazīmēm, var būt arī tāda, kuru kontrolē vairāki pasūtītāji. Lūk, un tad šie te vairāki pasūtītāji var piešķirt līgumu šai te personai. Tad jāskatās šīs te pazīmes. Detalizētāk, protams, jāskatās ir 4. panta 1., 2. un 3. daļa, un gadījumā, ja saskaraties ar šīm situācijām, noteikti tie pasūtītāji, kurām ir savas kapitāla sabiedrības, jau zina par šo in-house regulējumu un kā viņu lasīt, un ka šādas iegādes ir iespējamas. Bet praksē saņemts nevienu reizi jautājums, kam arī pievēršu uzmanību, ir nākamais solis. Vai 4. panta 1. daļas ietvaros noslēgtā līgumā var piesaistīt apakšuzņēmēju vai persona, šī te iepriekšējā slaidā atgriežoties, kur atbilst visām šīm 3 pazīmēm, un kurai pasūtītājs ir piešķīris iepirkuma līgumu, nepiemērojot publisko iepirkuma likuma regulējumu, tātad in-house, ja pirkuma savā mājā ietvaros, vai šī te persona tagad šai te līguma izpildē var piesaistīt apakšuzņēmēju. Un atbilde ir tāda, ka gadījumā, ja iepirkuma līgumu mēs iegūstam izņēmuma tiesību ietvaros, apakšuzņēmēja piesaistē izņēmuma tiesības nav konstatējamas. Apakšuzņēmējs bez iepirkuma vai iepirkuma procedūras piemērošanas publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu ietvaros nevarētu tikt piesaistīts līguma izpildē. Šis aspekts arī ir jāievēro un jāņem vērā šādi te nosacījums. Lūk, kad apskatījām vismaz vispārīgi un atgādinājām, kas tad ir in-house regulējums, ka var būt dažādi, gan kontrolētā persona, kas atbilst visām šīm 3 pazīmēm, protams, tas ir svarīgi, var piešķirt līgumu arī savam pasūtītājam, un zem viena pasūtītāja esošas 2 kapitāla sabiedrības var veikt darījumus savā starpā, ja vien, protams, izpildās pazīmes, un tāpat vairāku pasūtītāju kontrolētas kapitāla sabiedrības ir, un tad tās arī var veikt darījumus, šie pasūtītāji piešķirt, ja vien izpildās pazīmes, un tad jāpievērš 4. panta 5. daļai - pasūtītāja sadarbība. Un šis ir aizmirsts iepirkumu likumā, publisko iepirkumu likumā gadījums, vismaz tā spriežam no uzdotajiem jautājumiem, jo dažkārt arī risinājumi varētu būt vienkāršāki nekā pasūtītājs ir iedomājis. Un izņēmums ir par gadījumu, kad līgums tiek noslēgts starp 2 pasūtītājiem vai vairākiem, tātad svarīgi ir atbilstība pasūtītāja statusam, un ja tiek ievēroti visi šādi nosacījumi. Ar iepirkuma līgumu izveidojam sadarbību kompetencē esošu pakalpojumu nodrošināšanā, sadarbību īstenojam sabiedrības interesēs un iesaistīto pasūtītāju atvērtā tirgu sniegto publisku pakalpojumu, kuru nodrošināšanai īsteno sadarbību daļa ir mazāka par 20%. Tātad akcentam līgums starp pasūtītājiem jāizpildās visiem nosacījumiem. Un kas tad ir tā sadarbība? Un te atbilde arī ir sniegta nesenajā Eiropas Savienības tiesas spriedumā, kuras numuru esmu norādījusi. Un Eiropas Savienības tiesa uzsver un akcentē, ka līgumiem, kas noslēgts starp pasūtītājiem ar
nolūku izveidot vai īstenot sadarbību starp tiem, lai nodrošinātu, ka sabiedriskie pakalpojumi, kas tiem jānodrošina, tiktu sniegti, īstenojot šo iestāžu kopīgos mērķus. Ja? Un publiskā sektora iestādes, kuras plāno šādu vienošanos noslēgt, kopīgi definē savas vajadzības un risinājumu, ko tās īstenos pretstatā parastajai iepirkuma procedūrai, kad savas vajadzības definē tikai pasūtītājs, izsludinam iepirkumu, un tad piegādātājiem ir jāizpilda mūsu vajadzības. Tur vajadzību definēšana ir vienpusēja. Lūk, un praksē šādi gadījumi ir. Augstskolas savās starpā, piemēram, varētu slēgt šādus sadarbības līgumus. Iespējams, kādai augstskolai ir laboratorija ar specifiskām iekārtām, citai nav, un tad īstenojam sadarbību. Kas vēl iespējams, ka medicīnas iestādes un daudzās citās jomās ir vērts pievērst uzmanību šim te izņēmumam par pasūtītāju sadarbību, tad svarīgi izpildīt šos 3 nosacījumus. Un publisko iepirkumu likuma 4. panta 6. daļa nosaka, kādā veidā mēs rēķinam 4. pantā, arī in-house gadījumā 1. daļā, un, ja nemaldos, 3. daļā, tāpat 6. daļā, noteikto procentuālo apjomu, ja, vidējo finanšu apgrozījumu vai kādu citu ar attiecīgo darbību saistītu rādītāju ņemam vērā par pēdējiem 3 gadiem pirms iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, un, ja kontrolētā persona vai pasūtītājs ir izveidots vai uzsācis darbību pēc minētā termiņa vai reorganizācijas dēļ dati par finanšu apgrozījumu vai darbību saistītie rādītāji nav pieejami vai vairs nav aktuāli, šo procentālo apjomu var pierādīt, izmantojot komercdarbības prognozēšanas metodes. Lūk, un tad arī, ja gadījumā praksē nākas saprast vai rēķināt šo procentālo apjomu in-house gadījumā, tad var lūkoties Eiropas Savienības tiesas spriedumā, arī šeit numuru esmu saglabājusi, kur Eiropas Savienības tiesa tad norāda, kā būtu jāuztver un jārēķina šīs te apjoms. 80% no darbībām veido konkrētu uzdevumu izpildu kontrolējošā pasūtītāja vai citu minētā pasūtītāja kontrolēto personu interesēs. Savukārt pasūtītāja sadarbības kontekstā jāsaka, ka svarīgi ir šis te atvērtā tirgu sniegto publisku pakalpojumu, kuru nodrošināšana īsteno sadarbību daļa. Jeb citiem vārdiem, apgrieztā kārtībā runājot, pakalpojumu daļa, kas tiek sniegta komerciālās interesēs, pretstatā tai daļai, kas sniegta sadarbības ietveros. Lūk, un noslēdzot šīs dienas webināru, jeb semināru par publisko iepirkumu likumā paredzētajiem izņēmumiem, kas būtu jāņem vērā. Tādai tiešām atgādināšanai, kā jau minēju, izņēmumi ir piemērojami šauri, un tikai katrs no jums kā pasūtītājs vislabāk var zināt, vai mana konkrētā situācija atbilst kādam no gadījumiem publisko iepirkumu likumā paredzētajiem. Un šeit tik tiešām šodien atgādināšanai, kad ir publisko iepirkumu likuma 84. panta 1. daļā paredzēta administratīvā atbildība par iepirkuma līguma vai cita darījuma veikšanu, līguma noslēgšanu vai darījuma veikšanu, kas atbilst iepirkuma līguma būtībai, ja nav piemērota likumā noteiktā procedūra vai cita šajā likumā noteiktā slēgšanas tiesību kārtība, kas bija jāpiemēro, ja ir paredzēta šī administratīvā atbildība. Jāsaka tā, novēlējums, sakot šodien jums arī paldies par uzmanību, nesaskarties ar administratīvo atbildību, veiksmīgu turpmāko darbošanos un iespējams arī sava iepirkuma realizāciju kādreiz publisko iepirkumu likuma izņēmumu ietvaros, nepiemērojot publisko iepirkumu regulējumu. Nevelti iepirkumu likums, kā šoreiz vairāk kārt uzsvēru, paredz dažādus instrumentus, elastības iespējas, tie ir paredzēti un tos ir visas tiesības izmantot, ja vien, protams, izpildās likuma piemērošanas izņēmuma priekšnosacījumi. Paldies par uzmanību!